mazas par Šveices hokeju. Tu spēlēji kurā gadā? 14, 13? Nē. 15. Jā, 14, 15. sezonā. Starp citu, te jau cilvēki atcerās, ka Edgars Masaiskis Sočos ir nozadzis Šveicē 4. finālu. Viņi jau atpazina šeit. Gan Bārda kopš tā laika, man liekas, paaugusi. Palikusi sirmāka. Bet šveicieši joprojām atcerās, kurš ir galvenais zagats. Pagad 2009. gadā tu apspēlēji viņus tepat Šveicē un tad Sočos olimpiādē, vai ja? Jā. Kur atcerās. Tagad, labi, kopš tiem laikiem, kad tu spēlēji Šveicē, kas ir mainījies? Ja tu atnāc paskaties, kur tagad Cīriks treniņš, Cīriks spēlēja toreiz, labi, tu spēlēji Ambrī. Bagātāka līga ir palikusi vēl naudīgāka spēlētāja, kā tas līmenis. Mēs komentējam spēles, tur redz ikdienā ar Šveici, kas ir citādāk? Citādāk viennozīmīgi līmenis ir krietni augstāks palicis. Treneru līmenis arī. To var redzēt arī pēc tiem vārdiem, kādi tagad šeit trenē Šveicē. Kopējais līmenis ir audzis ne tikai varbūt hokejā, bet es domāju arī visā organizācijā. Redzam, kā viss ir sakārtots, jaunas arēnas, cilvēki, pilnas tribīnes. Tā popularitāte hokejam Šveicē viennozīmīgi ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Manuprāt, tā ir tā lielākā atšķirība. Un iekšēji klubos es domāju, ka arī tā profesionalitāte noteikti ir augusi. Jo leģionāra līmenis no 4 uz 6, arī vietējie spēlētāji ar Šveices licenciju, tie paši mūsējie, kas ir labi. Malcers, ko mēs šodien redzēsim, viņš ir ārzemnieks, viņš te pirmo gadu parādījies Šveicē, bet tā kopumā strādāts ir uz to, lai būtu principā daudz ārzemnieku. Tas it kā ir vietējie, tā pašā laikā arī ir ārzemnieki. Un ar Šveices licencēm ir diezgan daudz hokejas katrā komandā. Jā. Un ļoti daudz arī tie naturalizētie beigās, kas varbūt nav šeit dzimuši Šveicē, viņi jau beigās arī spēlē Šveices izlasē. Un tas arī palīdz Šveices izlasē. Jo vairāk ārzemnieku, jo tas hokejs paliek augstāka līmeņa viennozīmīgi. Un kopumā to meistarību līgā ceļ uz augšu. Ja, to pašu izdarīja arī vācieši kādreiz ar leģionāru skaitu. Uzreiz ļoti strauji uzbūvējot savu to hokeju labākā līmenī. Tas ir tas ceļš, bet tam visam vajag naudiņu. Finanses ir laikam stiprākā Šveices puse, ja mēs no visām pusēm pat ne uz hokeju skatāmies. Lai nopirkt labus ārzemniekus, vajag naudu. Jo labāk ārzemnieki, jo pilnāks tribīnes. Augstāks hokeja līmenis. Cilvēki grib nākt skatīties uz zvaigznēm. Tas modelis, redzam, Šveicē ļoti labi strādā. Klausies, Edž, kā tev pirmie iespēja parēni vispār? Es redzu ādas krēsls, starp citu, te ir ādas krēsls. Labi, tas nav visās zonās, bet te ir ādas krēsls. Jā, tā ir Šveice tomēr. Viss skaisti, tīri. Zolīte tomēr jauna arēna. Jā, kubs iespaidīgs, redz. Nē, nopietni. Tāda labi, tas nav NHLs, tāpēc, ka nav tāds izmērs, protams, Ziemeļamerikā tās halas ir krietni lielākas. Bet 12,000 vietas tik un tā. Tā ir otra lielākā hala Nacionālajā līgā. Interesants dizains vienā pusē, vairāk tribīnes otrā mazā, bet īstenībā daudz kur tā ir. Langnavā būs tāpat, Bernē ir tāpat. Ambrī, man liekas, ir līdzsvars kaut kur plus mīnus riņķie jaunajā arēnā, es nezinu. Tur Zāplaka visi daudz maz. Viņi nevarēja atvērt arēnu pagājušo gadu sezonas sākumu, tāpēc, ka viņi bija nepareizs skrūvis iemontējuši arēnas griestos. Viņiem bija jāpārmontē viņas, jāuztais viss jumts pa jaunam, lai būtu droši, lai būtu stabili līdz pat oktobra vidum kaut kādam. Viņi nevarēja nevienu spēli mājās aizvīt. Pilnīgi nevienu. Viņiem visas sezonas sākums pagājušo sezonu bija izbraukumā, pēc tam, kad arēnu varēja atklāt, tad viņi daudz ko spēlēja mājās. Viņiem bija tā sezona divās daļās sadalīta. Interesanti šī zona ir, kur tu var pienākt reāli pie soliņiem spēlētāji. Un tepat blakus reāli visu redzēt ļoti tuvu. Tas tāds kaut kāds nav baigi redzēts. Bet par vārdsargiem stāsts. Labākie vārdsargi Šveices Nacionālā līgā. Šimons Krubets ir Cīriks vārtos. 1., 2., 3. iedod savu rangu, kur atrodas Krubets un kādu mums šobrīd ir vārdsargi Šveicē. Šī brīžā tas nav pēdējais. Labi. Krubets noteikti top 3. Top 3-niekā es vēl liku 2 somus. Koskinenu un Satarī. Koskinenu, kad viņš grib? Tad, kad viņš ir labā šeipā, tad jā.
Bet arī tā regulārā sezona kā pa viņiem Koskinenam. Tajā pašā laikā mēs redzam, Hrubets ļoti stabili. Ļoti stabili. No spēles uz spēli spēlē daudz, spēlē mierīgi arī treniņā. Tāda sajūta, ka cilvēks vispār neiespringst. Viss ļoti tā ar milzīgu konfidenci. Bet kopumā jau katrai komandai tas pirmais numurs ir ļoti labs vārdsargs. Mums Hrubets mēs varam te zem stikliņa palīst apakšā, jā. Bet trīnieks ir 2 somi, mums ir Hrubets, kas mums vēl ir tālāk. Pa 5 mēs redzam, kas tur ir Ašlimans. Ašlimanu arī noteikti mēs varam piezīmēt klāt kā vienu no tādiem grandiem. Ginoni. Titulētākais aktuālais vārdsargs. Jā, redz, katram man kā vārdsargu trenerim arī ir vārdsargi, kuri man labāk patīk, kuri mazāk man labāk patīk, bet tajā pašā laikā manas tās simpātijas vai nesimpātijas atkal neliecina, piemēram, par to, ka tas vārdsargs varbūt nespēlē tik glīti, kā man gribētos, ka viņš ir slikts vārdsargs. Piemēram, par Ginoni. Kā viņa tā maniera, kā viņš spēlē, tas nebūtu mans stils, bet cilvēks ir izcīnījis 7 titulus. Tajā pašā laikā Koskinens pilnīgi savādāk spēlē vārtos. Labi, viņam arī auguma parametri ir savādāk. Un katram tam vārdsargam ir savas nianses, kā viņi spēlē, kā viņi kustās, kādas pozīcijas ieņem vārtos. Bet, ja tu esi 7 titulus izcīnījis Ginoni sakarā, tur nevar būt slikti. Eiropas hokejā vēl tie mazie principā figurē kaut kur. Ziemeļamerikā jau mazāk un mazāk. Bet visi jau grib to 1,90 m. Visas komandas grib vārdsargu lielu sev. Kam sanāk, kam nē. Bet 1,70 m tas jau ir tāds mūsdienu hokejā nevārdsarga augums. Kaut gan ir atsevišķi gadījumi. Tas pats Nīfelers Rapersvilē, manuprāt, nav pārāk liela auguma. Juvenens Ambrī nav pārāk garš. Metsola, jā, ir. Tas vairāk Eiropai raksturīgs. Un nevēl šie vārdsargi te visi spēlē, viņi kaut kur citur ir parādījuši to labo spēli, labo hokeju. Bet es, protams, arī skatos uzreiz. Pirmais, ko es skatos vārdsargā, ir augums. Ja man kāds kaut ko prasa nokomentēt un izanalizēt. Jo tas ir ļoti svarīgi mūsdienās. Tīri matemātiski lielāks laukums aizsargs vārtos. Tas ir numur 1. Tas ir viens no faktoriem, bet tā maniera, ka tie vārdsargi ļoti daudz spēlē tos līnoverus saucamos, kur vārdsargs uz ceļiem pie vārtu stabiem. Tur vajag augumu, lai tu spēlētu tādā manierē. Mazs vārdsargs tā spēlēt nevar. Tas stils, kā tagad spēlē. 15 gadu atpakaļ bija pavisam savādāk. Tad tur varēja būt arī mazāk vārdsargi, jo vairāk darbības tieši notiek kājās stāvot. Tagad vārdsargi vairāk dzīvojās uz ceļiem, uz kājasargiem. Tur tā atšķirība par tiem augumiem, kāpēc tagad vajag to 1,90 m. Protams, arī tāpēc arī Ziemeļamerikas skauti, viņi jau arī uzreiz skatās to materiālu. Augums ir vai nav, potenciāls kāds. Tad jau no tā arī izriet.